Esmu vērotājs, kuram rada bažas demokrātijas un brīvības sabrukums mūsu politikā. Pasaulē, kurā korporācijas iegūst aizvien lielāku ietekmi un varu, mēs sākam zaudēt to, kas mums ir dārgākais – brīvību un pārredzamību. Brīvās vārda tiesības tiek apdraudētas, kā arī iespēja ikvienam būt dzirdētam un ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu. Manas bažas padziļinās, vērojot, kā korporācijas un korporatīvās elites iegūst vienmēr lielāku ietekmi uz politikas veidošanu, atstājot malā mūsu demokrātiskās institūcijas un iedzīvotāju intereses. Brīvai presei, demokrātiskām diskusijām un sabiedrības pārredzamībai būtu jābūt mūsu pamatvērtībām, bet tās tiek sistemātiski pakļautas apdraudējumam šajā strauji mainīgajā politiskajā ainā. Kā Latvijas pilsonis un Eiropas parlamenta deputāta kandidāts esmu nolēmis nesēdēt malā un vērot šo norisi. Es uzskatu, ka mums ir jācīnās pret šo tendenci un jāstājas par demokrātiju, brīvību un taisnīgumu. Mana apņemšanās ir izvirzīties priekšplānā un darboties, lai atjaunotu ticību mūsu politiskajām institūcijām un nodrošinātu, ka ikvienam ir iespēja būt dzirdētam un iesaistīties politiskajā procesā. Tikai kopā mēs varam mainīt šo ainu un veidot labāku nākotni mūsu valstī un Eiropā. Pievienojieties man, un kopā mēs cīnīsimies par taisnīgumu un cilvēku tiesībām. Pierakstieties maniem kanāliem. Esmu ielūdzis visus, kuri dalās manās bažās un vēlas piedalīties šajā cīņā par demokrātiju un brīvību. Izdari savu izvēli pareizi. Eiropas parlamenta vēlēšanās balso par Tauta, Zeme, valsts, sarakstu numuru 13 par Mārtiņu Ate un uzzini vairāk par mani mājaslapā martinsate.com.